12. stāsts slepkaunieciski. Tikai vecākie ļaudis vēl atceras laiku ap 1930. gadu, kad augstu virmoja politiskās kaislības, komunisti un nacisti cīnījās asiņainās zāļu cīņās, un pilsoņus arvien no jauna izbaidīja operatīvo grupu kaucošās sirēnas, kad kaut kur notika apšaudīšanās. Lai gan es esmu ārkārtīgi miermīlīgs cilvēks, tomēr kādu dienu gluži negaidot tiku iepīts šajā briesmīgajā diskusijā. Turklāt uz manu sirdi bija nomērķēts milzīgs maizes nazis, bet lasītājam nav jāraizējas. Es vēl joprojām esmu dzīvs, un viss notikums patiesībā vairāk bija smieklīgs nekā briesmīgs. Biju uzkāpis kādas lielas pelēkas mājas 4. stāvā, lai noturētu laulības. Toreiz daudzas laulības notika dzīvokļos, ja cilvēki gribēja ietaupīt izdevumus par lielām svinībām baznīcā. Nedaudz apmulsusī kāzu sabiedrība atradās istabā, kur uz kvēlojoši karsta pavarda vārījās svētku kafija. Vairumu es jau pazinu. Te bija līgava, mazs tramīgs meitēns un līgavainis, kurš bija dedzīgi iesaistījies militāri patriotiskā organizācijā Bruņu cepures. Tur stāvēja arī mans draugs Kuno, kurš nu pat bija ieguvis liela kaušļa slavu nacistu aprindās. Par godu šīs dienas svinībām viņš bija uzvilcis mazliet palielus vizītes vārkus. Kur gan viņš tos ir atradis? Līgavas māte mani sveicināja sakarsušu seju. Bija redzams, ka viņas prātā bija tikai kūkas un kafija. Vēl bija ieradušies daži onkuļi, tantes un brālēni, kuriem vajadzēja spēlēt statistu un laulību liecinieku lomu. Manas acis veltīgi meklēja Līgavas tēvu, tomēr bija saprotams, ka šis vīrs neieradās uz reliģiskiem svētkiem, jo zināju, ka viņš ir pārliecināts komunists. Tā, nu varēja sākt. Es noliku pāris krēslus pusaplī ap jauno pāri, ar nelielām pūlēm sabiedrība bija sakārtota. Vispirms mēs nodziedājām Slavēto kungu. Tas izdevās gluži labi. Es nodomāju, droši vien Dieva slavēšana šajās istabās ir kaut kas pavisam neparasts, tāpēc jo iespaidīgāk tā ir tieši tagad. Tad sekoja mana uzruna. Turklāt man tika veltīts pavisam maz uzmanības. Gaisā valdīja saspringzinājums. Ik pa brīdim Līgavas māte uztraukti paskatījās uz durvīm, kas veda uz guļamistabu. Tad pēkšņi šīs durvis atsprāga vaļā ar lielu troksni, bet pirms vēl es aptvēru notikušo, kājās bija pielēcis laulību liecinieks baltajos vizītes-vārkos. Ar enerģisku grūdienu viņš durvis atkal aizgrūda un man mierinoši sacīja: turpiniet vien, mierīgi tālāk. Nu, to tad es arī darīju, tomēr mazliet satraukts par jautājumu, kādi gan tumši noslēpumi varētu slēpties aiz šīm durvīm. Un tā laulību svinības noritēja līdz galam bez tālākiem starpgadījumiem. Nu nāca svinību otrā daļa – kafijas dzeršana. Mācītāja kungs mani uzrunāja: jūs taču vēl mazliet paliksiet pie mums? Mani kā goda viesi nosēdināja uz dīvāna un pie manis piestūma galdu.
Sabiedrība sagrupējās ap mani, cik tālu pie galda bija vieta. Tālāk citiem vajadzēja pašiem pielūkot, kā tikt pie svētku pusdienām. Joprojām gaisā valdīja savāds saspringzinājums. Es apsvēru. Droši vien kaut kas ir noticis ar svētku torti. Varbūt kāds no bērniem ir to aizticis. Katrā ziņā es joprojām godīgi pūlējos, lai nabaga jaunajam pārim palīdzētu sagādāt priecīgus svētkus. Tā nu sāku stāstīt un sarunāties sviedriem vaikā. Turklāt kafija bija ļoti karsta, pavards kvēloja, bija vasara, bet kamēr es tā nopūlējos, negūdams daudz panākumu, notika sprādziens. Guļamistabas durvis atkal atsprāga vaļā, šoreiz vēl enerģiskāk. Tajās parādījās Līgavas tēvs. Vēlāk uzzināju, ka viņš ietiepies un pamatīgi piedzēries, bija apgūlies pagulēt pusdienlaiku. Tomēr pamostoties viņam ienāca prātā, ka viņš kā pārliecināts ateists nekādā gadījumā savā dzīvoklī nedrīkst paciest reliģiskas laulības. Tā nu viņš jau stāvēja durvīs. Skatiens kaut ko meklēja, un nu viņš bija mani pamanījis ar milzīgu lēcienu, piedrāzās pie galda, pacēla gaisā lielu maizes nazi un auroja: "Nost ar mācītāju!" Es sēdēju nespējīgs aizstāvēties, iespiests starp dīvānu, galdu un kafijas tasēm. Pēc tam nodomāju, ka varbūt viņš būtu nomierinājies, ja es pret viņu mestu savu kafijas tasi kā kādu lidojošu šāviņu. Tomēr tādi pasākumi nemaz nebija vajadzīgi. Palīdzība nāca no citas puses. Vīrs vizītsvārkos pielēca kājās, sagrāba veco, un tad viņi vārtījās pa grīdu. Es redzēju rokas, kājas, vizītsvārkus un visu savirpuļojam vienā jūklī. Tas notika daudz ātrāk, nekā to varētu atstāstīt. Acīm redzot, vīrs vizītsvārkos bija trenējies džiu-džitsu. Vecais nikni iekliedzās, tad kamols ievēlās guļamistabā. Māte uzmanīgi aizvēra durvis un vaicāja: "Vai vēlaties vēl tasi kafijas, mācītāja kungs?" Es sirsnīgi pateicos, un tad nevienam vairs nebija nekas iebilstams pret manu aiziešanu. Kāpjot leju pa kāpnēm, man galvā ieskanējās dziesma, ko tik ļoti mīlēja mūsu tēvi. Ak, svētīgs nams, kur tevi lūdz par viesi, tu īstais dvēseles draugs un pestītājs. Cik citāda bija tā pasaule. Man bija skumji ap sirdi, jo šeit taču tik ļoti skaidri izpaudās, kur mēs cilvēki nonākam. Ja par kungu Jēzu vairs nevaram teikt, starp visiem viesiem tu patiesi mums esi visu labais, mīļākais. Galvenokārt es skumu par savu bezspēcību. Evaņģēlija vēstneši bieži vien ir ļoti bezpalīdzīgi šīs pasaules spēku priekšā.